Par basketbolu Latvijā turpina mans kolēģis Edgars Barbaks. LBL zvaigžņu spēle šogad notika Saldus sporta kompleksā. Saldus spēlē LBL 2. divīzijā un neskatoties uz to, tribīnas ar gandrīz 1000 skatītāju vietām uz visām mājas spēlēm ir pilnas. Izņēmums nebija arī šovakar. Pašā spēlē Austrumu komanda, kuru pārstāvēja VF Barons un Valmieras basketbolisti ar 132 pret 129 uzvarēja Rietums, kur spēlēja Ventspilnieki, Liepainieki un Jelgavnieki. Austrumu komandas labā 30 punktus guva Valmieras kluba leģionārs Deivins Deivis, kurš tika atzīts arī par spēles vērtīgāko spēlētāju. Šovakar mēs uzvarējām un es tik metu. Galvenais bija dot skatītājiem to, ko viņi vēlas, lai spēle būtu aizraujoša. Lai arī beigās visi gribēja uzvarēt un spēle kļuva pat mazliet nopietna. Sanākušajai publikai par prieku 3-punktu metienu konkursā uzvarēja mainieks Krists Volfmans, kurš finālā pārspēja baronu Ivaru Timermani. Finālā Volfmans guva 22 punktus un ar tādu pat rezultātu NBA zvaigžņu spēlē pirms nedēļas triumfēja Pols Pīrs. Un tāpat kā NBA arī Latvijā slamdanku konkursā šogad nepārspēts paliks saspēles vadītājs. Tiesa, VF Rīga aizsargs Aleksis Renfro ir par 15 centimetriem garāks nekā Robinsons. Austrumiem uzvar arī treneru konkursā. Ar pirmo mēģinājumu metot no centra precīzi bija VF treneris Valdis Valters. Spēlētāji, kuri šovakar bija vienā komandā, vakar vēl cīnījās viens pret otru LBL līderu duelī. Barons ar 86 pret 82 pārspēja VF, tādējādi sagādājot sancenšiem pirmo zaudējumu Latvijas līgā. Tāds varbūt melnais zirdziņš, teiksim, tā varbūt ne melnā nav, bet melnais zirdziņš, jo mēs nebijām pret viņiem spēlējuši, nezinājām, ko viņi var un nezinājām, ko mēs varēsim pret viņiem. Un varbūt arī ir labi, ka tā spēle noteikti, tā teiksim, jau sezonas gan izvēja vidū, tad, kad mēs jau esam saspēlējušies mazlietiņu. Ar 5 uzvarām 6 spēlēs VF joprojām saglabā pirmo vietu LBL kopvērtējumā, savukārt Barons ar 11 panākumiem 15 mačos atrodas 2. pozīcijā. Edgars Barbaks, Sergejs Zavrotņevs, LM.